analītiskais prāts, mēs zinām, kas ir racionālais prāts, mēs zinām, kas ir gribas spēks, mēs zinām, kas ir īslaicīgā atmiņa, ilglaicīgā atmiņa. Mans darbā ar zemapziņu ir mainīt programmas, uzstādījumus, jo cilvēks kaut kādu iemeslu pēc tajā ārējā pasaulē apzināti saprot kaut kādus simptomus, kurus mēs uztveram caur sāpēm, kurus mēs uztveram ar sajūtu, ka kaut kas atkārtojās. Nevaru nopelnīt vairāk, nevaru tikt skaidrībā ar attiecībām, nevaru tikt skaidrībā ar kaut kādu veselības jautājumu. Ir kā apburtais loks. Un šīs ir tās lietas, kuras zem psihedēlijas ļoti labi paskaidrojas, vai kuras mēs ļoti labi sajūtam, jo mūs ļoti praktiski iemet tajos 95%. Un darbs ar elpu, darbs ar zemapziņu ir process, kur kāds cilvēks palīdz to izdarīt, tātad sakārtot šo. Un ja mēs ļoti precīzi zinām, es baidos no čūskām, tad kaut kur ir kāds notikums zemapziņā, kā programma, kā uzstādījums, kas kaut kādā veidā to ir ierakstījusi un izpaužās. Un tiklīdz es par kaut ko iedomājos vai arī fiziski saskaros, tā mana nervu sistēma vai nu sastingst, vai nu es bēgu. Tātad reptīļo smadzeņu izpausme ir šādās funkcijās. Tātad šis ir tas modelis, un es parādīšu vēl dažādas bildes, iespējams, esat redzējuši, kā aizbergu, kā apziņa, zemapziņa, kāds saka, tur ir 5%, kāds saka, tur ir 3% un tā tālāk. Nav būtiski tā proporcija, jāsaprot tas, ka tā ir mazākā daļa, ko mēs patiesībā zinām par to, kas mēs esam. Un ir viena lieta, ko pie psihedēlijas ļoti bieži piemin, ir nevis kaut ko iemācīties, bet atceries. Atceries, ka tu jau to zini. Atcerēties, vai angliski saka awakening, pamosties. Vai tu gribi pamosties no tās sajūtas, no tā murga, no tās dzīves, no tā, kur tu šobrīd esi. Un tas ir tas stāsts starp apziņu un zemapziņu. Šeit ir pieminēta programma smēķēšana ekrānā. Tātad arī ir kaut kas, kā mēs apziņas līmenī kompensējam to, kas mums pietrūkst zemapziņas līmenī. Un es par to vēl runāšu, tātad kādi ir tie stāvokļi. Braucam tālāk. Ja mēs gribam jaunus rezultātus, mums ir pamatā